Šādi viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kazas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atkarēja vai nē. Labrīt, man skatītāji un klausītāji. Ir jauns rīts, jauni piedzīvojumi. Pastāstīšu bišķi par vakardienu. Vakar mēs atgriezāmies no peldēšanās, no visādiem tur apstīties visādas objekts un tā. Meitene saka, lai aizgāju uz baseinu nopeldēties, un pēc tam mēs aizgājām atkal uz to restorāniņu ģimenes saucamo. Un, tur atkal forši paēdām, pasēdējām, viņiem gan nebija jēgas. Viņiem bija tikai no normālās gaļas bija lielops, tā kā mums nācās apēst bišķi lielopu vairāk nekā parasti. Viņiem ir atstāvi. Kā mums tur jābrauc šeit? Jā. Atkal mēs nepareizi izbraucam tieši tāpat kā vakar. Ok. Te ir sarežģīti saprast, bet nav būtiski. Respektīvi, šodien mums ir tāds interesantāks plāniņš. Ilgi domāju un meklēju, kā mēs varam nokļūt līdz Hidras salai. Hidra vai Hidra, kā kurš viņu sauc, jā. Un tad es beigās esmu tagad atradis, ka mums jāaizbrauc līdz tādai vietai, kā saucās tā vieta? Es līdz pateikšu, tā vieta saucās. Pat navigācija jau uzbakstīt tāds bedrs. Vēl pretī arī kāds kratās. Kāda doļa. Vieta saucās Metohi. Metohi kaut kāda vieta ir. Metohi, mēs aizbrauksim. Tur ir Metohi atrodas pretī tai Hidrai. Un tur tā bija drosmīgi. Un tur ir tāda vieta, no kurienes kursē tā kā tie taksometriņi, bet laiviņas, ja? Kursē uz to Hidras salu. Tā kaut kā, centīsimies tur kaut ko uz vietas sabīdīt, neesam neko nerunājuši, ne darījuši, tur kādi takši jāpiesaka laicīgi, bet cik es palasīju, paskatījos, viņi tur ir daudz, un viņi tur ik pēc pusstundas kursē, tā kā, gan jau uz to Hidru tiksim. Uz Hidrā jānonāk ir 6:30 vakarā. Un tad mums tur ir paredzēts viens pasākums, un pēc tā pasākuma mēs tad tinamies atpakaļ atkal uz viesnīcu. Tas ir šodienas tāds plāniņš, jā. Šodienas vakardienas plāniņš, es jums sastāstīju. Tagad ir atkal ceļš uz Korintu. Tur mēs iebrauksim vienā veikaliņā. Mums tur vajag un vēl vajag naudu izņemt bankomātā, jo uz tām salām ir problēmas ar internetu. Te vispār ir problēmas ar internetu Grieķijā. Un mums ir jāizņem skaidra nauda, lai var norēķināties pa pasākumu, lai var norēķināties ar taksometru kuģīt, jo viņiem pa visu jāmaksā skaidrā naudā. Īstenībā viņi tā baigi brīnās par to arī benzīna tankos, ja tu maksā kaut kā tā kā karti, ka tas nav tā kā labais angļu stils, tas neesot. Jā, viņi vienmēr tur gaida kešu, ka tu iedos, ja, jo viņi ielej, piemēram, viņi lej degvielā bāku, viņi lej paši. Tā kā, pienāk džeks ar operators un ielej. Un viņi parasti ielej tā, piemēram, 49 ielai eiro vai 48,50. Ar domu, ka tu maksās skaidrā naudā, eiro 50 paliek viņam. Es ar savu karti grūžos virsū, ja. Kad, ja es ar karti maksāju, man nav skaidrs naudas. Tad viņi tur tā kā, tādi sašutuši. Bet, labi, ja karti, tad ir karti, nekas, ko darīt, jā. Apmēram tā, te tas notiek. Bet visumā ir ok. Ceļi te ir briesmīgi, ārpus Atēnām, gan jau Atēnās arī būs briesmīgi. Braukšanas kultūra ir, teiksim tā, viduvēji ok. Viduvēji ok, bet visumā nav ok. Respektīvi, viņi ir ļoti, kā lai pasaka, tādi... Nekaunīgi, jā. Viņi mierīgi, bez problēmām, respektīvi es braucu pa ceļu, viņi izgriežās man priekšā, jo viņam, redziet, ir jānogriežās, ja? Un tad man negribot, jāsamazina ātrums, jāapstājās, un tad viņš tur visiem tur pamāja ar šo kreiso roku, kur parasti ir ārā viņiem pa logu, un tā ir tā darba roka viņiem. Izskatās tas apmēram šitā, es jums tagad nodemonstrēšu, tad ir tā darba roka saucamā, un tad viņi
tur, nu, un tad tur pamāja, tur viss tur sarunā, bet tā ir tā darba roka, ar kuriem, principā, nu, tas ir, varētu teikt, luksofors. Jā, un tādā veidā viņi sazinās. Tas ir, gājputni tur sazinās kaut kā, grieķi sazinās tādā veidā. Nu, bet tas nav tikai Grieķijā, tas ir arī citās silto zemju valstīs, acīm redzot, nu, tā puslodi pārkars uz tik ļoti, ka tikai tā var sazināties. Jo ceļu satiksmes noteikumi, principā, reku gadījums. Viņš vienkārši paņēma un izgriezās priekšā tai mašīnai. Bez domāšanas. Un viss kārtībā. Brīnos, ka roka nav pa logu ārā, ar kur viņš varēja apturēt visu satiksmi uz galvenās ielas. Nu, un es šādā pašā reku mērā, nu tā kā es esmu arī jau grieķis, es mierīgi šitā te, bet es pārdzīvojam griežu iekšā benzīna tankā. Tas pats puisis strādā. Tas pats puisis strādā. Atkal viņš domā, jopčik, mīļš. Atkal karta atlīd. Kretīns to kartu atbrauc. Viņš domā, Nebūs čai. Tagad, te notiek sekojuši. Tagad šitas brauc kaut kur, aizbrauc kaut kur. Un, tur brauc mašīna vēl kaut kur. Viss saprot. Krustojumā izvēlēties otro nobraukturi. Nu, apmēram tā. Ceļi briesmīgi pa lielam. Mēs tā ņemam. Kaut kā dīvaini šodien lēja degvielu. Parasti es ielēju pa 60 litriem pilnu bāku. Tagad viņi tukši. Tagad bija bāka, rādīja man pusi. Es varēju nobraukt 270 km. Bet vēl es varēju iegāzt 42 litrus. Es nezinu, vai man šeit apčakarēja vai nē. Pēc es domāju. Jo es vakar braucu pie godīgā tanka, iespējams, tad šodien pie negodīgā. Jo 42 litri man nekādīgi bākā nevarēja ielīst. Tad man bija jābūt pilnīgi tukšai bākai. Bet man bāka nebija tukša. Nu, vismaz tā rādīja dačiks. Varbūt viņiem rādītāji nepareizi. Varbūt dačiks sačakarējies, bet katrā gadījumā dīvaini. Jo parasti degviela ietek ātrāk bākā. Nu, tā kā ātrāk ietek. Tagad tecēja ļoti lēni un ilgi. Es jūtu, kad man piečakarēja. Šajā benzīna tankā vairākas degvielu nepildīšu. Nu, pa lielā man vispār vairāk nebūs jāpilda. Bet kaut kā tā... Jā, reku arī. Vienkārši Bolfik brauc mašīnu uz vienu pusi, uz otru pusi, viņam ir jāizbrauc un viss. Un viņš nekur nesteigsies. Viņš vilksies, viņš ir izbraucis priekšā. Ne mazākā sirdsapziņas pārmetuma, ka bišķīt jāpiespies. Un vēl brauc pa ceļam pa vidu, nevis viņu var apdzīt neko. Viņam pilnīgi pie pakaļas. Darba roka nav ārā šoreiz, bet pilnīgi viņš nagļikā brauks pa vidu un viņam ir pilnīgi vienalga. Viņam ir ceturtdiena. Pēc 300 metriem apveidu krustojumā izvēlēties trešo nobraukturi. Jauns asfalts, jā. Varbūt, zin kā, tas jau svētki viņam. Tāpēc viņš brauc kā grib pa to ceļu. Tā kā multfilmā pa McQueen. Mocīts brauc. Jā, mocīši arī tieši tāpatās. Policisti jau arī, mēs vakar redzējām policisti. Nu, precīzi tāpatās brauc. Pilnīgi vienalga. Aplī šeit pirmā roka tam, kam pirmā roka. Vienalga pilnīgi. Nu, taču tu brauksi tos. Pagrieziens neieslēdz. Vienkārši ieslēdz avareiks jums veikali jāiet. Visa gudrība. Pagrieziens šeit nav jārāda vispār. Pagrieziens tas domā, ka tas ir smalkais angļu stils, un tad tā nenotiek. Nu, tā tas ir, reku. Nu, pa lielam, jā. Pa lielam un pa mazajam ir šitā, jā. Bet, visā visumā ar satiksmi sadzīvojas jau es zināju, ka te tādi viņi ir, un es jau pie tā jau biju sapratis un pieredzi, ka te tā tas viss notiek. Tāpēc, baigie pārdzīvojumi man par to visu nav. Jā. Jo tālāk uz siltajām zemēm, jo viņi visi ir pārkarsētāki, jo viss ir sliktāk, jā. Bet, tāda tā mentalitāte tā šajā pusē, tāpēc, ka tas nerāda pagrieziet, bet viņš noteikti griezīs pa kreisi, jo viņam tā vajag. Kaut kā tā. Labi. Paldies par uzmanību un sekojiet tālākajam. Maksas ceļi. Šitas liels ir. Jā, šitā tas tāds var brauc mašīnītes.
samaksā naudiņu. Tur, kur tas vīriņš, to zilais vīriņš, ne uz zilā fona vīriņš, tas ir tā kā, nu, kad tu maksā uz vietas. Tur, kur ir tas dzeltenais, tur ir ar viņetēm kaut cauri. Jā. Bet es tā jūtu, ka man taču apšakarē. Man bākā bija puses, bāka bija degviela. Es viņam saku, piegāz pildu. Viņš gāž. Un viņš šajā mazajā mašīnā iegāž 42 litrus. Tas nozīmē, ka man bāka ir kaut kur apmēram 65 litri. Kaut kā, par 20 litriem viņš iegāz vairāk. Varbūt man bagažniekā tagad degvielas kalorijas, es tā pieļauju, bet, nu... Iespējams, ka. Bet jūtos apčakarēts par 35 eiro. Es tā biju plānojis, ka es ieliešu maksimāli 35 eiro, ielaišu 70 pāri. Opa! Daži interesanti fakti par Grieķiju. Grieķija ir īsta jūras lielvalsts. 18% no visas pasaules kravu flotes tonāžas pieder Grieķiem. Tas ir vairāk nekā 5000 kuģu, kuri ikdienas pārvadā dažādas kravas. Olīvkoks Grieķijā ir ne tikai koks, bet dzīves simbols. Senākie olīvkoki šeit iestādīti Bizantijas laikos ap 9. gadsimtu. Ja gribat tos redzēt savām acīm, tad dodieties uz Krētas salu, Ano Vovas ciematu, kur aug pasaulē senākais olīvkoks, Vovas olīvkoks. Tas tiek lēsts ap 2 līdz 3000 gadus vecs un joprojām dod augļus. Grieķu virtuvē ir vairāk nekā 4000 gadu sena vēsture. Slavenais siers feta tiek gatavots vismaz kopš 8. gadsimta pirms mūsu ēras. Grieķu ikdienā tas ir neatņemams ēdiens. Vidēji katrs grieķis apēd vairāk nekā 12 kg siera gadā, jeb kilogramu mēnesī. Deserts – baklava. Senākās receptes līdzīgas mūsdienu baklavai atrastas jau 8. gadsimtā pirms mūsu ēras Asīrijā. Ja gribat nogaršot baklavu tieši tā, kā to gatavoja senajās tradīcijās, tad Atēnās noteikti ieiet Krinos konditorijā, kura dibināta 1923. gadā. Tā, nu ko atbraucām uz mazu tādu pilsētiņu, kas saucās kā viņi saucās? Nu, karoči, atbraucām uz maziņu tādu pilsētiņu, kuru ved pāri uz Hidru, nopirku biļetes, 26,50 sanāca mums 4 uz vienu pusi. Apakaļ arī droši vien, ka būs tāpatās, kur te var apstīties vietējos kaķus. Šeit tāda būdiņa. Un tur var nopirkt arī biļetītes. Īstenībā nav dārgi. Te ir vistas ganās, visādas bērniem lielākie prieki. Gailes arī bļaustās. Te arī var kaut kāds veikaliņš, tu kaut ko var nopirkt, kaut ko apēst. Kaut kā tā, vistu izdēja olu. Vistu izdēja olu un tāpēc bļauj. Nu, bērni to visu zina. Tas ir interesanti. Ok. Tā kā tā, noteikti nopirks kaut kādu augsto dzērienu un tad jau mēs braucam tālāk. Tāds diezgan spēcīgs vējš, bet te ir tāds foršs ceļš uz piestātni, kur ir tie skuģīti. Visi ir baigi gatavie maukt. Erika, viss būs labi. Erika saka, viss būs labi, tas nozīmē, ka viss būs brīnišķīgi. Šitā izstāstā laiviņa, mēs esam vietā Metoči. Tur ir tā Hidras salas, kurien mēs tagad tēmēsim nokļūt. Nu tā tas izstāsta. Tā šeit izskatās no augšas. Es gribu te. Šādi. Augšā izstāsta skatītī. Vējš droši vien baigais neko dzirdēt nevarat, bet nu... Nē, te priekš kam tad ir tās? Var? Sēžam. Reku viens kuģītis nesās jau šurp. Augsim gan jau būs labi. Hidra ir sala, kur automašīnas vienkārši nepastāv. Visa pārvietošanās notiek ar ezelīšiem, zirgiem vai kājām, saglabājot tradīciju, kas pastāv jau vairāk nekā 200 gadus. Hidras kapteiņi audzēja īpašu grieķu jūras zirgu šķirni, nelielus, bet izturīgus zirgus, kas spēja pārvietoties pa stāvām akmeņainām ielām.
Šie zirgi ir līdz 140 cm augsti, bet neskatoties uz augumu, katrs spēja pārvadāt līdz 120 kg lielu svaru. Ko ieradāmies Hidras salā, pasakājieni, mājas pasakājieni, mājiņas, citādas izstāsts. Un te arī zirgi, visdrīzāk ar kādu no tiem mēs dosim izjādē. Tā kā, fantastiski, te ir veikaliņi visādi, varam izstaigāt, paslīties veikaliņus. Tāds izstāsts. Ir tie zirdziņi. Apsēdāmies tādā foršā restorāniņā, pagājām nezinu vai foršā, bet skaistā vietā. Pasakājas skats ārpusē, ja var redzēt. Un kuģīši te kursē, zvana, cilvēki čalo, čilo. Izvēlamies pagaidām tas, ko mēs ēdīsim. Jā, mēs esam ready, un man tagad jāpasaka, ko mēs ēdīsim, pēc tam pieslēgšos. Kamēr visi aizgāja, viens te pasēž, padomāja, un es izdomāju izstāstīt, kad visi saka, ka Hidras salā tur nevar noreiķināties kartēm un tā. Bet īstenībā šeit ir arī bankomāts, ir arī internets, kas arī darbojās, tā kā, visi tie bla bla bla. Tāda ir, viņiem vienkārši patīk skaidra nauda. Grieķiem patīk skaidra nauda, un tur, kur man šorīt no rīta apčakarēja, to degvielu lejot, ja, tur varēja, es tev teikšu tā, ka viņi sāka tēlot, ka viņiem nestrādā vairs šitas te kases aparāts, un nevar tagad noreiķināties, un meklējiet tagad skaidro naudu. Protams, mēs tur sagrabinājām tos 77 eirīšus, viņiem samaksāja, protams, ka neiedeva ne čeku, neko, vienkārši, paldies, viss kārtībā, brauciet tālāk. Tur viņš man apčakarēja, un vēl dabūja visus pa skaidro naudu. Kariņš tā tie grieķi dzīvo, tā tas ir, tas viņiem ir normāli. Ar karti viņiem ir problēmas, karti viņiem nepatīk. Arī tā, ka brauc cauri maksas zonām, lielākā daļa tomēr maksā skaidrā naudā, laikam tas ir ok. Jā. Bet, protams, kad var maksāt ar karti, bet viņiem tas arī nepatīk. Jo pēdējā vietā, ko es maksāju, man arī paprasīja skaidra nauda. Tā kaut kā. Bet, visā visumā ar to var arī sadzīvot. Sasūtījām ēdienus, meitenes jau dabūja vienu otru savus dzērienus. Erika pasūtīja pinokolādu, Elīna pasūtīja lati augsto ledus, Alis gaida savu smūtiju, vēl pagaidām nav pienācis. Mums pievienoja vēl vienu galdiņu, tāpēc, ka šeit salikt drīzāk ēdienus, un tad mēs varēsim visi kaut ko pa bišķam garšot. Viņiem tas tā pieņemts, viņi atnes tā kā visiem saliek, un tad katrs kaut ko var pagaršot un paēst. Tā. Katrs savā šķīvītī kaut ko ieliek, paēst, pagaršo, tā kaut kā. Tas ir baigi forši īstenībā. Viņi to saprot, Itālijā to nesaprot. Itālijā katram iedod savu porciju, jā. Redz, te iet arī tādas izskatītas dāmas, gar krasta malu. Un jaunieši izskatīgi. Erikai patīk, Erika nevar atraut skatu. Tālo. Meitenes ir... Skrien, Erika, skrien. Erika pinokolādas sazārusies, tūlīt skraidīs gar pludmalu, jauniešus meklēs. Alis gaida savu smūtiju, Elīna savu augsto kafiju sagaidīja, un mēs arī gaidām ēdienus. Es domāju, ka būs ar kaut. Es neesmu iegājis iekšā, bet es saprotu, ka viss skatīt. Mana sieva ir sajūsmā jau. Un ja vēl tu baudīsim zirgmugurā, es raudāšu. Jūs redzēsiet manas asaras. Es neraudāšu, es šeit esmu bijis, bet neesmu bijis zirgmugurā. Tā kā tā. Bet jā, man patīk, ka katra sala, jebkurā valstī atšķirās. Tāpatās arī, piemēram, ja aizbrauc uz Venēciju, Burano, Murano, viņas arī ar kaut ko atšķirās, un tur kaut kāda odziņa ir. Šeit arī ir odziņa. Santorini būtu vēl savādāk. Jā, Santorini būtu vēl savādāk. Šeit ir, nav vispār satiksmes, respektīvi automašīnu šeit nav. Šeit viss pārvietošanās notiek ratu stumji un ar zirdziņiem vai ēzelīšiem visu vadā šeit tādā veidā. Kopumā tā. Reku mums atnes ēst. Un skatīsimies tagad salātus, reku atnes, jā. Cheese for pasta. Jā. Okay.
Landakus salāti, tas ir tīri Ērikai. Un tie ir šitie. Yeah. Octopus here. Okay, thank you. Yes. Tā. Mēs paņēmām 8 kāžus, reku ir makaroni, bet viņš nepareizi saprata. Nē, tie manējiem. Nē. Ar bekonu. Es redzu bekonu. Nē, tur ir vista, nevis bekons. Un te ir salāti, un te ir tevi salāti. Jā, tevi ir reku tie Cēzara salāti. Tie Cēzara viņai. Un tevi ir siers, un siers ir domāts bērt virsū šeit. Nē, reku vēl kaut ko stēt. Ok? Un? So that's for you. Yeah. White pasta, yes? Yes. Tev pašai How many, jāvērs listen, how many empty plates you want? You need that, 1, 2, 3, 4. Vairāk nevajag. No. Eh? Yes. Okay, enjoy. Nu, tie ir mammai salāti. Tas ir Alisa. Jā, bet es redzu, ka Ir laikam, jā. Labi izņemšana. labu gadījās, tāpēc, ka viens Jā, varbūt viens gabaliņš. Bet visā visumā tas ir tas, ko mēs pasūtījām. Nu, izstāsts interesanti. Uzēdām, samaksāja 85 sērīšus, vēl dzeram naudu tur atstāja. Bet jā, tiešām garšīgi, tiešām ir ok, jā. Nu, tas skats šeit ir burvīgs. Baznīca viņa katru stundu iezvanās, un šeit ir tādas jaktiņu piestāti, un mājiņas, un viss beig forši, un arī daudz veikaliņu dažādi. Mēģināsim nokļūt tagad līdz Budmalai, paskatīsimies, kā tas izskatās, bet visā visumā beig forši. Jā. Arī, nu, meitenes simpātisks te staigā visādas, un jaunieši, un tā. Tā kā veikaliņiem šeit visādiem aparātiem pieved visādas te preces. Cenas es neteikšu, ka kosmos vīnogs maksā €30 kilogramā, kas man pārsteidz. Dzērieni nav diži dārgāki. Ūdens 1,5 litru pudeli maksā 19 centi, 19-20 centi. Nekas netiek pārspīlēts. Kaut gan tas viss notiek uz salas. Cenas baigi netiek sadārdzināts, nu tas arī baigi priecē, jā. Nu varbūt pārtika bišķīti dārgāk, nu čuķuķi, bet nekas tāds, nekāds kosmos, lai tur nevarētu samaksāt, jā. Nu, visā vismā pagaidām ļoti ok. Nu, te jau redzēsim, kā tālāk, bet nu pagaidām viss man ļoti patīk. Hidra – sala, kurā šodien mīt 1-2 līdz 3 tūkstoši iedzīvotāji. Un tomēr reiz 19. gadsimta vidū šeit dzīvoja vairāk nekā 20 000 cilvēku. Šī sala uzplauka 18. gadsimtā, kad tās flota bija viena no varenākajām Grieķijā. 1821. gadā, sākoties neatkarības karam, Hidras karakuģi devās cīņā pret Osmaņu impēriju, kur bija vairāk nekā 150 kuģu. Un tad sala kļuva par brīvības simbolu. Kad tirzniecība apsīka, cilvēku skaits saruka, bet Hidra nekad nezaudēja savu šarmu. 60. gados šeit dzīvoja kanādas dziedātājs un dzejnieks Leonards Koens. Viņš te atrada mieru un iedvesmu. Tāpat kā daudzi mākslinieki pirms viņa un pēc viņa. I saw you this morning. You were moving so fast.
Can't seem to loosen my grip on the past. Katru gadu maijā sala svin Svētā Konstantīna un Helēnas svētkus ar procesijām, dejām un ugunskuriem, kas atgādina par ciešo saikni starp vēsturi, ticību un kopienu. Hidra ir dzīvs muzejs zem atklātām debesīm. Vieta, kur vēsture un māksla satiekas. Un vieta, kur katrs atbraucējs sajūt vidusjūras patieso garu un var izbaudīt grieķu mieru, garšu un sajūtu un patiesi, justies brīvi. Nu ko, atnācām uz Kugnolīti. Apmēram tas tā izskatās. Tādā vietā, kur īstenībā bija jāstāv pāri Varģūrai. Īsti peldēt nevarēja. Bet, nu, tā visā vismā ok. Nu, kā mēs te tagad, es baigi nepeldēšu, bet sīkā baigi nopeldēties. Tikai aiziesim nopeldēties. Nu, redzēsim, kas no tā viss sanāks. Nu tā kaut kā, ka jaunieši ietusē, visi baigi forši. Nu, ot, meitenes iegāja nopeldēties. Es gan nevaru saņemties, redzu, tur stūlie lec no kliņas lejā. Jaunieši sataisījās ies prom. Mums būs brīvāk vieta. Un tā visā visumā ļoti ok. Ļoti netraucēt onkulim makšķerēt. Reko onku makšķerē šādā veidā zivs. Iemet maizi, zivs kā dulci, mažās visu nenormāli daudz. Te ir nenormāli daudz viņas. Un es domāju, ka unkam pieķersies to lītās. Viņam izbojāja visu to makšķerēšanu kuģi. Bet zivs ir nenormāli daudz te iekšā. Un viens džeks ar harpūnu arī vien nomecēja. Bet paskaties, cik te ir zivs iekšā. Tur ir āķīt. Aptiecīgās zivis te ir. Dorāda? No. Tur ir, kā tur angliski, ka kaķis skatās, pasties to zivi. Pasties kaķis. Oh, no. Little? Me. Yes. Nice. Bye, bye. Kaļos iepeldēja tagad jahtiņa Georgija. Nu, tāda, jā. Jā, jahtiņas te atpeld tādas fantastiskas. Kaķi te uz katru stūri. Nu. Tādas tās minkas te ganās. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip